Nu skaisti, ar otro braucienu viss beidzot bumbās. Jā, tā sanāca kaut kā. Saņēmos un arī drošāk jutos uz trases otrajā braucienā. Vairs nebija tā, mīnstināšanās. Lai nu kas, tev pirmo reizi čempionāts statusā debija un otrais brauciens pārāks par visiem. Debija ar pilnpiedziņu. Jā, pats arī necerēju no rīta, domāju tur kaut kur tuvu trīniekam, jo pirmais gads ar pilnpiedziņu, bet tomēr laikam tā pieredze, kas ir gūta aizmugurs piedziņā, tomēr arī palīdz. Tā kā pirmais, kur kļūdas? Kļūdiņas bija kaut kur pa ātru, kaut kur kādā kupanā, bet kopumā tā braucu, lai nenotiek nekas tāds, ka kaut kur paliek vai izslīd pa daudz. Un šim te būs atvēlētas 10 minūtes. Tātad ir
Uzvar bez treniņiem, manam prātam neatveram. Nu, tā sanāca. Vakarā izdomāju, ka pasēdēšu mājās siltumā labāk. Nevis atkal braukt un skrūvēt riepas uz Jelgavu. Te, stabili abiem diviem braucieniem otrā vieta, kāpēc ne pirmā? Es esmu ļoti priecīgs, ka ir otrā, jo, braucot pašam nelikās, ka ir ātri. Priekš otrās vietas, un pirmajā braucienā arī gan rīzais sagriezos. Sanāca beigās. Iemesls, par slidenu visiem tā trasi, un tu atkodi, cik viņi slideni? Es nezinu. Vienkārši braucu principā, jā, ārmals bija. Iekšmaliņas vispār nevarēja noturēties, brauc pārmalām. Tu mums viens no tiem prātīgākajiem braucējiem, te tik slidenā trasē ar to milzu jaudu un tā agresivitāti neko nevarēja izpildīt. Nē, ar mierīgi šeit nekas nesanākt. Te vajadzēja arī nežēlot tehniku, sakot zobus, braukt. Super, šajā braucienā jau, šajā posmā man šķiet, tu beidzot tajā spicē esi iebraucis tajā pilnpiedziņas. Nē, grūti pateikt. It kā braucu savā stilā. Nezinu, ko pārējie darīja. Un pirmajā braucienā arī tādi braucēji, kuri iepriekš nebija uzrādījuši labus laikus, godam nobrauc, grūti pateikt. Ir sajūta, labi, šajā gan tavu treniņu trasa, bet ir sajūta, ka tu esi spicas braucējs. Šodien trasa bija, domāju, ka būs ātra, bet izrādījās, ka uzvarošā stratēģija bija tomēr pa iekšmalām, kur iepriekšējos posmos tik daudz pat nebija braukts pa iekšmalām kā šī trasē. Un, principā, viss 2 sliedes pa iekšmalu un tik brauc pa viņām.
Jā, bet otrajā braucienā, cik mēs redzējām, arī tāpat brauc, bet šajā Nebars apspēlēja tevi. Jā, Kārlis kaut kur bija atradis kaut kur vēl kādas, kur noņemt laiku no savējā. Vai arī pirmajā viņš kaut kur kļūdījās. Tev abi divi braucieni stabili. Principā likās, ka abus divus nobrauc vienādi, bet, kaut kas pietrūka otrajā braucienā. Kaut kas fantastisks un negaidīts. Jā, pašam arī vēl neticās. Nezinu, tur vēl, lai tur, kad parādīsies oficiālai rezultāti, tad arī būs skaidrs, kas ko kā. Pagaidām, jā, esmu čempions kļuvis. Neoficiāli pagaidām. Uzstādot otros rezultātus abos braucienos, kāpēc ne pirmās? Grūti pateikt. Pirmajā, jā, Inns bija ātrāks, varbūt šeit arī Jauda nospēlēja, tomēr saķera bija ļoti laba un viņam ir jaudīgāka mašīna. Un varbūt dēļ tā arī Inns otro braucienu vinnēja. Otrajā es pieļauju divas tādas nepatīkamas kļūdas. Man liekas, ar to arī pietrūkās, lai tās 0,6 laikam sekundes līdz Nebaram. Bet tas jau nav galvenais. Galvenais bija Nebar turēt aizmugurē. Mērķis bija trīniekā iebraukt sezonas sākumā. Par čempionu klusībā domāju, bet necerēju. Tagad sanāk, vienīgais ziemas sprinta vēsturē čempions, kas vinējis divās klasēs. Jā, to es arī rakstu izlasīju, nobrīnījos, ka tas arī būs patīkams tāds pārsteigums. Bet neticās, vēl joprojām neticās. Bet, bija interesanti, protams, neticās. Forši, jā. Pietrūkās Elmāra augšmuksta, ar viņu gribējās pacīnīties, bet, Kārlis bija ļoti sīvs konkurents, un Inns tur tīri, kuram nepaveicās, kurš bija tāds stabilāks, tam arī tika. Bija interesanti.